Tātad šodien mums tēma ir ar 3 galvām, tā teiksim, komandējuma un darba braucieni, normatīvā akta galvenais, tātad, ar ko ir jāstrādā, tas ir ministra kabineta noteikumi ar numuriņu 969 no 10. gada, maziņ bišķiņ pielaboti, to pa ceļam pastāstīsim, un diemžēl darbinieku nosūtīšana tur nedzīvo, viņai mēs veltīsim pantiņus no darba likuma. Jūs uzaicinājumu nevarat pielīdzināt komandējumam, tikai nosūtīšana. Un kā arī pievienoti skaidrojumi, darbinieku izdevuma darba devēja labā un šo faktu akceptē vadītājs. Maz, ko es esmu ieraudzījusi komandējumā, un es uzskatu, ka tas ir vajadzīgs, bet, lai es, piemēram, kaut kādu tur, gudru grāmatu, diez ko esmu nopirkusi un ielikusi kabatā, tātad vadītājam ir jāparaksta, ka šis te izdevums ir pamatojams un apmaksājams, un grāmatvedis droši viņu atmaksā tikai un vienīgi darba braucienā. Tiek sekti papildu izdevumi, tā runa ir ne par papildu izdevumu, bet tikai par to dienas naudu nosacītu, par katru darba brauciena dienu, bet mēnesī kopā nepārsniedzot 70% var atlīdzināt faktiskos izdevumus, piemēram, izdevums par viesnīcu. Ja plānojat komandējumu, ir zināms, ka viesnīcas izdevumi pārsniegs noteikumu normas, jūs saprotat, tur kaut kāds liels koncerts, vai tur ir vasaras sezona un tā tālāk, vai tur izvirdums kaut kādam vulkānam. Institūcijas vadītāji atļauj, var atlīdzināt faktiskos izdevumus. Ja? Var, bet tā ļoti uzmanīgi. Lai tas darbinieks tur veiktu un viņš tiek saukts par nosūtīto darbinieku. Tālāk ir skaidrojums. Tas 14. pants, tas ir pamata pants vispār. Tas šeit 5. daļā ir pateikts, ka nosūtot tur to darbinieku, darba devējs izmaksā komandējuma dienas naudu 30% apmērā no komandējuma dienas naudas normas, kas tur noteikta.